Aleksandrs Rozēns pārsteiguma ballīte Hubertam. Jūs pat iedomāties nevarat, cik lepns jutās Huberts savā jaunajā lietus mētelī ar zelta pogām. Ievīstījies mētelī, Huberts iztēlojās, ka viņš ir jūras kapteinis. Uzslējis mēteļa apkakli, Zaķis jutās kā slepenais spiegs. Kad viņš apmet ap sevi garo mēteli riņķī, tas kļuva par prinča apmetni. Kā visi mani draugi brīnīsies, ieraudzījuši mani šajā skaistajā lietus mētelī, domāja Huberts. Visi mani ievēros. Huberts steidzās izrādīt visiem savu jauno lietus mēteli, bet viņam par pārsteigumu debesis apmācās un izskatījās, ka tūlīt līs. Ak, nē! Huberts iesaucās. Tagad nebūs neviena, kas apbrīnos manu jauno mēteli. Huberts tomēr izgāja lietū. Galu galā, viņš pie sevis noteica, lietusgāzes taču ir vislabākais laiks, lai izrādītu jauno lietus mēteli. Tālumā ducināja pērkons. Kumelīšu laukos visi Huberta draugi steidzās patverties mājās. Ko tu te dari? Jautāja Čārlis, Viviāna un Aleksandrs. Steigšus vāgdam izžauto veļu no veļas auklas. Labāk iekšā, pirms sākas lietus. Vējš pieņēmās spēkā, paķēra Aleksandra mīļāko tēkreklu un uznesa kokā. Sāka krist lielas lietus lāses. Šis jaunais lietus mētelis ar spožajām zelta pogām pasargās no lietus. Vai tad jums tas nepatīk? Bet Čārlis, Aleksandrs un Viviana pat nepamanīja Huberta lietus mēteli. Viņi bija pārāk aizņemti. Iedams pa ceļu uz ābolu līci, Huberts sastapa zemnieku, kurš sēdēdams traktorā brauca mājās. Paskaties, kāds man jauns lietus mētelis! Huberts sacīja zemniekam. Kā tev patīk spožās pogas? Arī zemnieks nepievērsa uzmanību Huberta jaunajam mētelim. Viņš uztraucās, kā ābolu līča ūdens varētu aplūdināt viņa laukus. Tuvojoties ābolu līcim, Huberts ievēroja, ka visi kumelīšu lauku iemītnieki bija aizsteigušies mājās. Zaķis palika viens. Zaķis Huberts šķērsoja tiltiņu, lēkādams pa tilta margām. Vārna, kas lidoja pāri tiltiņam uz savu ligzdu, uzsauca. Hubert, labāk doties mājās, labāk doties mājās! Bet Zaķis Huberts viņā neklausījās. Jaunajā lietus mētelī, kas plīvoja vējā, viņš jutās kā kuģa kapteinis bangojošā jūrā. Kā plējā no turienes, Dumiķi! Vārna pīdināja Hubertu, bet viņš joprojām nepievērsa Vārnai uzmanību. Nu Zaķis jutās kā pirāts, un viņa lietus sargs bija zobens. Vārnas klaigāšana no pēcpusdienas snaudiena pamodināja tilta sargu peli. Visu rītu viņš bija labojis savu airu laivu, un tagad gribēja atpūsties. Atvēris durvis, viņš ieraudzīja Hubertu, dejojam uz tilta margām. Kāplējā, citādi būs nepatikšanas! Sargs uzsauca Hubertam. Bet bija jau par vēlu. Spēcīga vēja brāzma nopūta Hubertu no tilta margām, un Zaķis iegāzās ābolu līcī. Palīgā, palīgā! Sauca Huberts, ķepurojoties augstajā ūdenī. Ātri, steidzieties pēc palīdzības! Tilta sargs uzsauca Vārnai. Drīz Vārna, kurai ļoti patika klausīties savā balsī, par notikušo bija izstāstījusi visiem kumelīšu lauku iemītniekiem. Tiltas sargs ar Zaķa Aleksandra palīdzību ātri iestūma laivu ūdenī. Aleksandrs airēja laivu uz vietu, kur Huberts sparīgi cīnījās ar līča augstajiem viļņiem. Tiltas sargs, Čārlis un Aleksandrs izvilka Hubertu no ūdens. Huberts bija tik noguris un neizmircis, ka uz tilta sarga mājām viņu vajadzēja vest ar ķerru. Apš! Huberts šķaudīja.
Tas bija nejaukas saaukstēšanās sākums, bet kaut kas lika Hubertam justies vēl sliktāk. Viņš bija pazaudējis vienu jaunā lietusmēteļa spožo pogu. Ak, nē! Huberts pie sevis novaidējās. Viņš trīcēja. Tilta sarga siltajā un sausajā miteklī draugi ietina Hubertu segās un deva viņam dzert daudz siltas tējas. Šeit, Kumelīšu laukos, kumelīšu tēja ir viens no mūsu slepenajiem brīnumlīdzekļiem pret saaukstēšanos, teica dakteris Maksims Mikroskops. Un vēl izdzer šo. Dakteris pasniedza pilnu karoti ar rūgtām zālēm, kas nejauki oda. Huberts šķaudīja, zaķi kratīja drebuļi. Saaukstēšanās dēļ Huberts vairākas dienas bija spiests pavadīt mājās. Viņš dzirdēja, kā viņa draugi ārā spēlējas. Ak, kā es arī gribētu iet ārā un spēlēties! Dienas, kas bija jāpavada gultā, likās garas un apnicīgas. Tev jāpaliek mājās un jāguļ, sacīja dakteris Maksims Mikroskops. Tilta sargam bija žēl sava drauga. Nabaga Huberts. Viņam jāguļ gultā, kamēr draugi ārā spēlējas. Arī lietusmētelis, ar ko viņš tik ļoti lepojās, ir dubļains, turklāt tam trūkst vienas pogas. Tilta sargs ilgi un cītīgi domāja, kā varētu draugu iepriecināt. Tad viņam ienāca prātā ideja – pārsteiguma ballīte, izveseļošanās ballīte. Kas par lielisku domu, teica Kumelīšu lauku draugi. Drīz vien visi kaimiņi jau plānoja pārsteiguma ballīti, lai Huberts ātrāk tiktu vesels. Visi aizsteidzās mājās nomazgāties un saposties. Čārls un Aleksandrs un Viviana līdz vēlam vakaram cepa kūku visiem pārsteiguma ballītes viesiem. Čārls gatavoja mīklu, ļoti uzmanījās. Uz viņa biksēm nebija neviena miltu puteklīša. Ik pa brīdim Čārls iemeta mīklas pikucīti mutē. Tu zini, ka mīklu ēst nevajadzētu, citādi nekas nepaliks mūsu pārsteiguma ballītes tortei, sacīja Viviana. Kā gan viņa zināja, ka es nogaršoju mīklu? Čārls pie sevis brīnījās. Bija saulaina pēcpusdiena, līdzīga citām, kuras Huberts, aizmirsts un vientušs, pavadīja gultā. Tad pirmie muzikanti, sitot bungas un pušot taures, iesoļoja pa durvīm. Tiem sekoja žonglieri un klauni ar brīnišķīgi lielu torti. Pārsteigums! Visi izsaucās, un Huberts gultā līksmoja. Viņi nav mani aizmirsuši! Tilta sargs atdeva Hubertam lietusmēteli. Čārls un Aleksandra to bija iztīrījuši. Pat pazaudētā poga bija atrasta un piešūta vietā. Mētelis bija kā jauns. Kāds tev elegants lietusmētelis, viņa sauca. Uzvelc to lūdzu, sacīja Tilta sargs. Cik skaisti, mūsmo draugi, kad Huberts uzvilka lietusmēteli. Huberts bija laimīgs. Draugi nebija viņu aizmirsuši. Beidzot, visi redzēja un apbrīnoja viņa lietusmēteli.